to bērnību es dzīvoju blakus stācijai uz Elizabetes ielu, tur Kalniņa ielu, tur un tās bērnības atmiņas nebija tās pašas pozitīvākās ar to staciju, un tur vēl tas, atceramies to mikroautobusu pieturu, tur bija, tāds, bija kā bija tas viss lieta. Es domāju, tas, kas ir tagad, viņš vēl nav noformējis, jo tā nav vīra plāza, viņa nav vēl apdzīvot. Jā, viņai pārmet, ka viņa varbūt pa blīvu, pārāk agresīva. Bet atkal, kā es teicu, blīvums jau ir vajadzīgs, lai dabūtu tos cilvēkus, lai dabūtu to enerģiju. Pie tā asuma mēs varbūt pieradīsim, un arī es tagad, ko es piedzīvoju Ķīnā, kaut kas nepatīk, var arī nojaukt un pārbūvēt, tas arī nav, tas ir ļoti iespējams, bet es domāju, tur nav nekas tāds dramatiski negatīvs. Jā, varbūt kādam nepatika tas stūris vai tas stūris, bet es ceru, ka tas iedos kaut kādu jaunu dzīvību tai videi, un tieši, es domāju, no pilsētbūvniecisku skatiem, ka tā koncentrācija ir ap transporta mezgliem, tas ir ļoti, ļoti pareizi.